Bet katrā ziņā viss ir chronoloģiskā secībā. Pirmo reizi manā mūžā, jo vispār es chronoloģiju ciest nevaru un dzejoju, starp kuru uzrakstīšanu ir 10 gadu plata aiza. Reizēm ļoti labi kaut kā sadodas rociņās. 72. gads, un visu nakti laivas peld, kā zvēru acis tumsā, tik sāpīgi, tik nolemti griež brūcēji stikla drumslas, viss asiņo, bet kāpēc tu no sevis sāpi vairi, stāv neredzamais pārcēlājs ar mēnesi balto airi. Kāpjot, man ienāca prātā divas necilas rindas, un tas skan šādi. Tik augstu mana māja kalnā stāv, ka Dieva klepu varu dzirdēt jau. Es tev, māmulīt, galvu galī balto ceriņu iestādīju, sakni ņēmu no radziņu krūma, nīkuļo. Lonnija saka, tāpēc, ka dzīvības koka ēnā, bet dzīvības kokam tu neķeries klāt. Labdien, bērni! Jūs esat lasītāji? Jā! Citi mani sauc par Ingūnu, bet patiesībā mans vārds ir Tāma. Un ja nebūtu manis, nebūtu ķēpdatora un vēl daudz kā, diez vai Tobijas spētu apceļot daudzās zemes bez manis. Šeit gan Tobijas, gan Tāma. When my family left Latvia in the Second World War, one of the few objects that we were able to take out with us was a large piece of orange amber, which my mother, as a child, had found washed up on the shores of Jurmala. And I remember as a child being fascinated that you could take the piece of amber and rub it on a bit of cloth to generate static electricity, and pick up little bits of fluff and paper. This was magic. Labdien, suņa kungs! Pieklājīgi sveicināja Rasta. Sveicināt! Ļoti pieklājīgi atbildēja lielais suns. Mēs gribētu, Tobijas uzsāk sarunu. Aizņemties nedaudz, turpināja Rasa. Man sajūsmināja tas, cik graciozi uz augšu paslēsies Emīlija gulēja zālītē zem vecā ķirša. Man patika vērot arī tās smaržīgās ēveļu skaits Emīlijai visapkārt zālītē. Es nevarēju beigt un brīnīties par viņas ieslīpi nošļāpto pakaļgalu un viegli plaukstīgi pa brīdim noglāstīja viņas apņēmīgo priekšgalu. Draņķis un, piedodiet bērni, smerdelis nemainās. Šie cilvēki nemainās. Ja es vēlāk kļūšu par rakstnieku, es nerakstīšu grāmatas par rūķīšiem vai vientuļiem puikām vai zvēriem, bet gan par sliktiem cilvēkiem un kā viņiem viss beidzas. Šī dienas grāmata ir sava veida kliedziens pēc palīdzības.
Smagi tu esi zāģēts, tāpat kā mēs. Ķeblītis palīdzās ar visām četrām. Tikai mēs esam zāģēti, līmēti vai nagloti un apmīļoti ar smilšu papīru, bet tu no dēļ nozāģēts, šādā apšmirģelēts, taču muldi par 9 mēnešiem.